Šoreiz parunāsim par enerģiju un bezenerģiju. Dzīvē ir 3 režīmi. Vienā režīmā mums viss ir labi. Mēs esam uz laimīgā viļņa. Ir mīlestība, darbs, daudz naudas, draugu, piedzīvojumi un tā tālāk. Neitrālajā režīmā viena diena ir tāda, otra diena šāda, un mēs gaidām Ziemassvētkus. 3. režīms ir bedre. Tur viss ir slikti. Naudas nav, veselības nav, darba nav, radi mirst, draugi uzmet un tā tālāk. Izveidojās viens liels nelaimes kunkulis. Visos režīmos ir sava veida bīstamība. Laimīgajā režīmā ir 2 bīstamības. Pirmām kārtām mēs varam kļūt iedomīgi un lecīgi, un tad būs ar seju pret galdu. Otra bīstamība ir tā, ka mēs varam aizmigt uz lauriem, un tad jau konkurenti mūs apsteigs. Neitrālajā režīmā bīstamība ir pamosties dzīvē pārāk vēlu, iespējams tikai uz miršanas gultas. Bedrē bīstamība ir tā, ka var kļūt pārāk slikti, un mēs varam aiziet bojā. Ko tad darīt šajos režīmos, lai būtu labi? Laimīgajā režīmā ir liekā enerģija un līdzekļi jāinvestē attīstībai. Neitrālajā režīmā ir jāpamostās dzīvē. Bedrē ir jādara 2 lietas. Pirmām kārtām ir jākoncentrē un jāsakopo tās enerģijas paliekas, kas mums ir. Vismaz par grašiem, kas ir makā, ir jānopērk vitamīni. Otra lieta, un tā ir pati galvenā, ir jāsastāda plāns, kā izkāpt no bedres. Plāns paredz apzināt tās sūces, kur enerģija aiziet. Tie var būt toksiski cilvēki, nepatīkams darbs vai kaut kas cits. Un tad, kad ir plāns, mums ir iespēja no bedres izkāpt. Kā teikt, jebkurš šahists. Daudz labāk ir spēlēt ar sliktu plānu nekā bez plāna. Ar plānu mēs no bedres tiksim ārā, un es aicinu izkāpt no bedrēm, pamosties dzīvē un investēt attīstībai, lai notiek. Nemelosim sev. Ar meliem, kaut labi gribētiem, bruģēts ceļš uz nepatikšanām un ciešanām. Gadās tā, ka cilvēks izlasa kādu gudru grāmatu, saklausās labos padomos un uz līdzenas vietas sāk sev melot. Sev iegalvodams, tagad es zinu patiesību, tagad es esmu labs, tagad es esmu garīgs. Meli. Vienīgā patiesība, kurai ir nozīme, ir tā, ko mēs piedzīvojam paši, ko mēs pieredzam. Zinātnieki apgalvo, ka mērkaķi par cilvēku padarīja darbība. Tad darbosimies, kļūdīsimies, atzīsimies sev savās kļūdās un iesim evolūcijas ceļu. Lai jums veicas! Labas ziņas pie mums ir atnākušas no Banderas Begavanas. Brunejas finansu ministrs, 2. Janks Berhomats Pehins, Orangs Kaja, Laila Dato Seri, 2x7, H.J. Abdrahmans, H.J. Ibrahims teica: Brunejai ir vajadzīgi rīsi. Rīsi tiks iepirkti, šoreiz no Kambodžas. Iepriekš rīsus bruņajieši iepriekš rīsus iepirka no Taizemes, un kopumā tiks iepirkt 3003 metriskās tonnas garšīgu jasmīnu rīsu, kas tiks tirgot par 12,50
10 kilogramu iepakojumos. Kopumā atmosfēra Brunejas sultanātā taps mierīgāka, drošāka un stabilāka. Un latviešu tautai tagad ir iespēja līksmot un priecāties kopā ar bruņāņiem. Nu, jā. Kā palielināt naudas plūsmu un nejusties vainīgam par to? Iespējams, tu jūties vainīgs par to, ka tu dzīvo mājā, nevis vienistabas dzīvoklī kā tavu tuvinieki, par to, ka tu brauc ar mašīnu, nevis ej kājām, par to, ka tu ēd labāku ēdienu nekā bērni Āfrikā. Tad nu lūk, tev ir sev jāpasaka, es esmu atkarīgs no citu cilvēku viedokļa un atzinības. Izmet to, atbrīvojies no šīs atkarības, un tad pazudīs vainas apziņa un pazudīs tie ierobežojumi, kas tev neļauj dzīvē izbaudīt prieku. Naudas plūsma palielinās tam cilvēkam, kurš ir tāds, kurš domā un dara uzreiz, tāds, kur vīrietis ir vīrietis un sieviete ir sieviete. Tad, ja ir tik daudz seksa, cik ir nepieciešams, un nav tukšu pļāpu, nav pieķeršanās pagātnes labumiem un nav žēlošanās par dzīvi. Plus visam, tad, kad tev ir nauda, tev ir jāiet un jāpērk vislabākais, tas, ko tu tajā brīdī vari atļauties. Un tas sagādā tev prieku. Un ja vēl pie visa tā tev ir pozitīvi vārdi sev un citiem, tu komunicē ar visiem kā ar līdzvērtīgiem. Tu ieraugi dzīvē visu labo un priecājies par to. Kā arī domā un dari apzināti lietas, tu radi apstākļus vēlmju piepildīšanas enerģijai, kas ir nauda, dāvanas un iespējas. Esi bagāts un laimīgs. Runas šonedēļ sakrīt neticami labi. Tās saka, ko gribēsi, to dabūsi. Sākas pasakains periods, kurā pasaule jums piedāvās neticamas lietas, veiksmi, panākumus, naudu, romantiskas tikšanās, miesiskas un garīgas baudas. Jūs to visu varat dabūt, ja vien ievērosiet divus nosacījumus. Pirmkārt, jums šos labumus patiešām ir jāgrib. Un otrkārt, jums ir jābūt gataviem par to kaut ko arī atdot. Bet neuztraucieties. Tas, ko nāksies atdot, tās ir grabažas un krāmi. Vai nu tā būs nauda, kas tam arī ir domāta, lai to atdotu, vai arī kaut kādas mazvērtīgas lietas, nevajadzīgas zināšanas un uzskati, varbūt sen apnikusī dzīves vieta, vai arī kādas attiecības, kas sen jau ir beigušās, bet nav tā līdz galam pārtrauktas. Vārdu sakot, atdot nāksies to koferi, ko sen jau grūti panest, bet žēl pamest. Atdodiet to visu ar prieku, un pretī saņemsiet dubultā. Brīdinājums. Daži laimē uzlidos tik augstu, ka sabīsies no jaunās neparastās sajūtas, un mēģinās to aizdzert vai nu ar šņabi, vai aizēst ar šašlikiem. Nu ko, jums vienmēr paliek iespēja visu sačakarēt, bet tiem, kas nevēlas sačakarēt savu laimi, tie esiet drosmīgi, smaidiet, paļaujieties uz to, ka viss būs labi un galvenais ticiet sev. Dabūsiet, ko gribēsiet. Būs tā.